Jau tradicionāli Liepājas dzimšanas dienas laikā Liepājas pilsētas doma saka paldies cilvēkiem, kuriem bijuši izcili panākumi 2011. gadā. Un tāds ir arī šajā reizē. Līdzās godu un gadu liepājniekiem, kurus mēs sveiksim pasākumā 18. martā Liepājas dzimšanas dienā, šodien mēs pilsētas domas vadību aicinājām uz tikšanos cilvēkus, kurus arī liepājnieki izvirzījuši kā cilvēks, kuri paveikuši pamanāmas lietas Liepājā. Mēs aicinājām uz tādu īsu svētku brīdi šeit domē. Tie cilvēki, kuriem konsultīvā padoma apbalvojumu nolēma piešķirt pateicības raksts ar domas priekšsēdētāju parakstu par labiem sasniegumiem pagājušajā gadā. Un bija patīkami šajā sarunā dzirdēt no cilvēkiem, kur bija uzaicināti, fotogrāfs Pēters Jaunzems, Anžela Dalmātova, Edvīns Sprūde un vēl citi sabiedrībā pazīstami cilvēki, Uldis Akselrods, kuri priecājas par to, ka viņi ir piederīgi Liepājai, ka viņi dzīvo Liepājā un ka šeit notiek daudz pozitīvas lietas. Un tie galvenie darītāji jau ir paši liepājnieki, kuri šīs labās lietas pilsētā paveic, kuri veicina pilsētas atpazīstamību Latvijas mērogā un ārpus tās robežām. Tā kā, lai visiem priecīgi svētki un paldies visiem liepājniekiem, visiem, kuri ir balsojuši, kuri teikuši savu paldies, un lai mums kopā draudzīgi un labi, visi labie darbi turpinās. Es jau vispār būtībā brīnos, ka tiku izvirzīts šim te pagodinājumam. Te ir rakstīts par ilgadēju un veiksmīgu darbu Liepājas fotostudijā, lielo ieguldījumu, Liepājas vārda popularizēšanā ar panākumiem piedaloties starptautiskās fotoizstādēs Latvijā un ārzemēs. Būtībā tas vilciens jau lielā mērā ir aizgājis, un es jau vairs tas aktīvais neesmu. Tagad jau fotostudijā darbojas daudz jauno autoru, un acīm redzot iedzīvotāji izvirzīdami mani ir domājuši fotostudiju, un tos jaunos autorus, varbūt katrs no viņiem vēl tā īpaši nav pamanāms atsevišķi, bet asociējas ar fotostudijas kopējo vārdu, ar fotostudijas kopējo darbību, un Liepājā, kā es teicu, vienmēr būs ko fotografēt, un vienmēr var atrast, ko fotografēt. Un tas nozīmē, ka fotostudija, kas tagad ir saņēmusi labas un feinas telpas, varētu arī pastāvēt un gūt panākumus nākotnē.